Sveiki, skatītāji! Šodien mana auditorija ir Latvijas augstākās tiesas muzejā. Pilnīgi noteikti aicinu jūs visus apmeklēt šo muzeju, kā piemēram, šeit jūs redzēsiet Kārļa Ulmaņa civillikumu. Un kāpēc šeit? Tāpēc, ka augstākā tiesa ir ļoti būtiska civiltiesību sastāvdaļa, un tāds pats arī ir notariāta institūts. Un šodien par to, kas ir notariāts Latvijā, un mazliet arī ārvalstīs mums izstāstīs ilgi gaidīts mans auditorijas ciemiņš Gatis Litvins. Jā, labdien! Paldies, Jāni, par uzaicinājumu. Šodien izstāstīšu par notāru profesiju, par notariātu, gan pasaules, gan Baltijas, gan arī Latvijas kontekstā. Notariāts ir valsts radīta institūcija, tas ir tāds zināms izpildu instruments civiltiesībām, un to ļoti labi raksturo 1937. gadā, kad pieņēma civilu likumu, tad līdz ar to tika pieņemts arī notariāta likums, tādā veidā parādot, ka notāra profesijas pamatu uzdevums ir nodrošināt to, kas civillikumā ir ierakstīts, un nodrošināt tādā veidā, kādā likumdevējs to ir vēlējies. Un līdz ar to notārs savā ziņā izpilda tādu kā gan tiesiskuma, gan ekonomiskos, gan arī sociālos mērķus, ko valsts ir nodefinējusi. Ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, tad, protams, ar vārdu notariāts šeit ir dažādi saturi, jo mēs varētu pasauli iedalīt divās daļās. Viena ir tā saucamā romiešu tiesību saime, un otra ir anglu-sakšu saime, kur arī eksistē notariāts, bet tie ir pavisam divi dažādi institūti. Ja, piemēram, anglu-sakšu valstīs ir šie saucamie notary public, bet tad ne visās valstīs pat tur ir prasība pēc juridiskās izglītības. Jā, Austrālijā tā ir. Austrālijā notary public ir jābūt ar juristu izglītību. Savukārt, ja mēs paraugamies uz citu anglo-sakšu valsti, kā Amerikas Savienotajām valstīm, tad atsevišķos štatos turpat tas nav nepieciešams, lai būtu un izpildītu šīs notāra funkcijas. Pavisam savādāk ir saucamajā kontinentālajā Eiropā, kur notariāts ir veidojies un būvējies balstoties uz romiešu tiesībām. Līdz ar to tur arī no tā izrietoši ir šīs prasības, kas ir notāra profesijai. Tāpēc, ja mēs arī saskaramies ar notāru gatavotiem dokumentiem, tad ikreiz ir jāskatās, no kuras valsts šie dokumenti nāk. Jo tas tad būtiski arī atšķir to, kāda veida tie dokumenti ir un ko tad notārs ir izdarījis, vai tieši otrādi, ko pie katra dokumenta nav izdarījis. Līdz ar to Latvijas notariāts ir veidojies, viņš pieder šai kontinentālās Eiropas saimei, viņš ir veidojies balstoties šiem romiešu tiesībām. Un līdz ar to arī faktiski tās profesijas, tādas kādu mēs šobrīd izprotam, ir radusies Itālijā, Ziemeļitālijā tieši 13. gadsimtā. Jā, protams, arī pirms tam bija iepriekš citi šie profesijas iedīgļi, bet pamatprasības, kādas joprojām eksistē, ir radušās 13. gadsimtā. Un līdz ar to arī atnākuši arī ir līdz Latvijai. Un kas ir raksturīgi šiem kontinentālās Eiropas valstīm, ir tas, ka viņi savu tiesību aizsardzības sistēmu būvē uz diviem pilāriem. Viens ir šis prevencijas pilārs, ar ko nodarbojas notariāts privātiesībās, un otrs pilārs ir šī tiesa, kas izšķir strīdus tad, kad jau ir noticis tiesība aizskārums. Tas savukārt neeksistē anglu-amerikāņu sistēmā, kur, protams, lielākais uzsvars ir tieši likts uz šo strīdu izšķiršanu. Proti ir strīds, un tad valsts arī nodrošina šo strīdu izšķiršanu tiesā. Un tur arī mēs ļoti labi, ja kāds pārzina Lielbritānijas tiesību sistēmu, tad tur var redzēt, ka ir ļoti daudz tiesu, ļoti daudz specializētu tiesu, ir arī tribunāli izveidoti, kas izšķir strīdus. Tur, protams, viss šis tiek balstīts uz šo jau strīdu izšķiršanu. Tomēr Eiropas kontinentālā sistēma ir būvēta vairāk uz šo prevenciju, jo prevencijā ir ieguldīta izdevīgāk, jo vēlāk ir mazāki strīdi rodās, mazāk dažādas konflikti rodās un arī mazāk izdevumi ar šo seku novēršanu.
Tā kā notariāti faktiski eksistē visā kontinentālā Eiropā, jāsaka, pasaules kontekstā tāds notariāts, kāds ir Eiropā, arī citur eksistē. Ir arī valsts ar dažādu šādu sajaukumu, kā Kanāda, kur Kvebekas apgabalā eksistē latīņu tipa notariāts, tas, protams, ir Eiropas notariāts, jo tur ir ļoti spēcīga franču tiesību ietekme. Tāpat arī visa Dienvidamerikā ir eksistē šis, kā mēs viņu mēdzam saukt par latīņu tipa notariātu. Un arī Eiropas valstīs, faktiski viņa visās Eiropas valstīs ir notariāti darbojās, katrā gan ar savām niansēm. Ja mēs skatāmies Baltijas līmenī, tad Baltijas līmenī tīri no institucionālās struktūras viedokļa notariāti ir veidoti ļoti, ļoti līdzīgi. Tas, kas būtiski atšķir, tās ir varbūt kompetences. Ja mēs paskatāmies Lietuvā, Igaunijā, tur likumdevējs ir uzdevis jau plašākus tos uzdevumus, līdz ar to mēģinājis plašāk iesaistīt notāru, līdz ar to arī preventīvo tiesiskumu vairot. Latvijas gadījumā tas ir savādāk, tur atkal tas iesaiste ir mazāka. Tas, kas notāru atšķir no citām juridiskās palīdzības sniedzējiem, ir jau, kā es minēju, tas ir valsts radīts institūts likumdevēju mērķu sasniegšanai. Un vēl kas ir svarīgi, kad notāri ir valsts amatpersonas. Pieder tiesu sistēmai, līdzīgi kā advokāti, tomēr atšķirībā no advokātiem notārs ir valsts amatpersona. Faktiski, ja mēs skatāmies tīri no interešu konfliktu viedokļa novēršanas, tad notārs un tiesnesis ir liekams vienā plauktā. Savukārt advokāti, viņi nav valsts amatpersonas, viņi to dara pilnībā brīvās profesijas ietvarā. Tas, kas vēl šo latīņu tipa notāru profesiju un notariātu raksturo, ir spēcīgā valsts uzraudzība. Notāri Latvijā uzrauga sākot jau no notāru padomes, Tieslietu ministrija, apgabaltiesu priekšsēdētājs, apgabaltiesas, tiesas un citas valsts institūcijas. Līdz ar to notāru profesija ir stingri uzraudzīta. Tā arī ir stingri reglamentēta, gan sākot ar profesionālo ētiku, kur ir strikti noteikta un kuras ievērošana ir obligāta notāra darbā, un visbeidzot arī citas likumā noteiktas prasības. Notāra gan iecelšanas kārtība ir noteikta, ir gan arī atcelšanas kārtība strikti noteikta. Notāra atrašanās vieta ir strikti noteikta, to nosaka ministru kabinets pēc likumā dotā deleģējuma. Arī notāra takses ir noteikts strikti. Notārs, lai ir valsts amatpersona un izpilda valsts deleģētās funkcijas, tomēr algu un pensiju no valsts notārs nesaņem. To tad viņš izdara pats, strādājot uzdotos uzdevumus un iekasējot par savu amata atlīdzību to, ko ministru kabinets ir noteicis. Līdz ar to arī ar šo taksu noteikšanu valsts var sasniegt noteiktus rezultātus un mērķus, pirmkārt jau nodrošinot pieejamību notariālai palīdzībai. Piemēram, advokāta takses neviens neregulē, tās tad ir pilnībā advokātu un klientu vienošanās rezultāts, savukārt notāra takses to jau ir noteikusi valsts, un jebkurš var prognozēt to, kādas būs notāra izmaksas. Arī notāra izglītības prasības Latvijā un arī citās Eiropas valstīs ir strikti noteikts. Tas tad ir jābūt vismaz maģistra grādam, ir jābūt vismaz 25 gadu vecumam un noteiktam arī likumā darba stāžam, lai kļūtu par notāru. Līdz ar to kopumā notāra profesija ir strikti reglamentēta, un tā arī ir viena no būtiskām atšķirībām, ja mēs salīdzinām notāru profesiju ar anglo-amerikāņu valstīm. Līdz ar to pat ir dažādi centieni un mēģinājumi anglosakšu valstu notāru salīdzināt ar Eiropas notāru. Tomēr, manuprāt, šos salīdzinājums ir nepamatots, jo tās pēc savas būtības ir atšķirīgas profesijas.
Un kas arī ir jāņem vērā tādā tīri praktiskajā dzīvē, ja mēs saskaramies ar tiem dokumentiem, kas nāk no anglo-amerikāņu valstīm, un tur, lai arī parādās šis not a public vārds, tur parādās pat zināms apliecinājums no viņa, tomēr vienmēr ir ļoti rūpīgi jāvērtē, ko šis notary public ir apliecinājis. Jo tie apliecinājumi, kas ir Eiropas notāru taisītie no šiem anglo-amerikāņu notāru apliecinājumiem, ir ļoti, ļoti saturiski atšķirīgi. Kā jau es minēju, anglo-amerikāņu notārs varbūt pat ne jurists. Viņš var iegūt šo licenzi, viņš šo savu amatu apzīmējumu var lietot, bet viņš faktiski nav jurists, un tad viņa tā iesaiste un viņa atbildības apjoms ir ļoti, ļoti ierobežots. Tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties šos apliecinājumus, arī Latvijas notariāta likums, kurus minēju, ir pieņemts 1937. gadā. Viņš nosaka to, kas tad ir notāra pamatinstrumenti. Un tas pamatinstruments, ar ko notārs strādā, ir notariāls akts. Viņš darījumus, viņš vēl cita veida faktus nostiprina notariālā aktā. Tas ir dokuments, kurā tad notārs uzņemās pilnu atbildību gan par tiem nostiprinātajiem faktiem, ko viņš faktiski ir arī nostiprinājis, gan arī sniedzot šo juridisko palīdzību, šo juridisko konsultāciju. Tāpat laikā notariāta likums paredz arī vēl cita veida notariālos apliecinājumus, varbūt tāds praksē viens no populārākiem ir, piemēram, paraksta īstuma apliecinājums, vēl ir arī, piemēram, tulkojuma apliecinājumi un cita veida apliecinājumi. Plus mūsdienās notārs Latvijā jau nodarbojas arī ar cita veida darbībām, ko likumdevējs viņam ir uzdevis. Piemēram, šķir bezstrīdu kārtībā laulības, kārto mantojuma lietas, tagad arī nodarbojās ar fizisko personu parādu saistību atbrīvošanu, izsniedz e-paraksts mobiles. Tā kā tā darbība apjoms laika gaitā ir palielinājies, kas, protams, no vienas puses ir sabiedrībai ļoti labi, jo pie notāra kā vienas pieturas aģentūrā var saņemt maksimāli daudz un dažādas noderīgus pakalpojumus. Vienlaiks, protams, notāra profesija, skatoties no notāra viedokļa, ļoti sarežģītāka, jo arvien vairākās jomās ir jāspecializējās. Bet jebkurā gadījumā tas paver šīs profesijas dinamiku. No vienas puses viņa varbūt ir smagnējāka, jo viņa ir reglamentēta. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies tīri no funkciju viedokļa, viņa ir kļuvusi dinamiskāka. Šajā funkciju jomā neietilps tikai civil likumā noteikto darījumu apliecināšana, bet jau ietilps arī citas funkcijas, kas jau ir izrietējuši no mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Kopumā, ja mēs skatāmies Baltijas līmenī, tad, protams, Igaunijā, Lietuvā notāra galvenais uzdevums ir nodrošināt šo prevenciju, šo drošību, šo publisko reģistru datu ticamību tieši nekustamo īpašumu jomā. Plus vēl arī komerctiesību jomās abās valstīs notārs ir cieši iesaistīts. Līdz ar to notārs tur darbojās nekustamo īpašumu jomās un citās privāto tiesību jomās, kur tieši ir nepieciešams, lai biznesam būtu šī drošība, kur investēt. Latvijā notāri iesaiste nekustamo īpašumu jomā un komerctiesībās ir zināmā mērā tāds kā minimums, uz ko arī norādījusi ir Satversmes tiesa 2017. gadā, kur faktiski mums tiesa ir konstatējusi to situāciju, ka mums nekustamo īpašumu jomā ir vājš šis preventīvais tiesiskums, līdz ar to faktiski arī pret labticīgo ieguvēju nekustamo īpašumu jomā mēs Latvijā izturamies atšķirīgi nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Ja civiltiesība lielais mērķis ir nodrošināt, lai zemes grāmatu, kā svarīgas publiska reģistra funkcija ir nodrošināt šo publisko ticamību šiem ierakstiem, līdz ar to sargāt jebkuru trešo personu, kas paļaujās uz šo, tad Latvijā attiecībā uz šo mums pastāv zināmas problēmas, par kuru tad arī Satversmes tiesa ir norādījusi, ka faktiski
Ja tur ir izcēlies krimināla process un ir cietušais, tad faktiski pat vēl nesagaidot notiesājošo nolēmumu krimināla lietā, cietušajam šis nekustamais īpašums tiek atgriezts. Līdz ar to labticīgais ieguvējam šīs īpašuma tiesības tiek atņemtas un tās tiek atgrieztas cietušajam. Protams, tīri skatoties no investīciju viedokļa, manuprāt, šis ir diezgan slikts signāls, jo faktiski vienmēr pastāv kaut kāds risks, kad noslēdzot darījumu, investējot Latvijā nekustamā īpašuma jomā, pastāv risks, ka izcelsies kāds krimināla process un investors var šo savu investīciju zaudēt. Protams, viņam paliek tiesības vērsties pie šīm vainīgām personām un civil procesuālā kārtībā mēģināt piedzīt no viņiem, bet tā realitāte droši vien ir skaudra, jo tās piedzīšanas iespējas droši vien ir ļoti, ļoti minimālas. Un vienlaikus, protams, to, ko arī Satversmes tiesa no vienas puses pasaka, tad pirms jūs investējat nekustamā īpašuma jomā, tad tas ir jāpārbauda visi apstākļi, bet es domāju, ka tā ir tāda zināma atkāpe no tā, kādēļ vispār tad zemesgrāmatas sistēma Latvijā tad ir radīta. Jo zemesgrāmatas sistēma ir ar mērķi radīt, lai to atvieglotu. Bet, lai to varētu atvieglot, tad tiem datiem, kas tur tiek ierakstīts, ir jābūt pārbaudītiem. Un kā Eiropas Savienības tiesa arī tajā pašā 17. gadā ir atzinusi lietā par Austriju, kur tieši notāra profesija ir tā, kas faktiski pārbauda tos faktus, uz kā tad zemesgrāmatu tiesnesis pieņem lēmumu par īpašumtiesību nomaiņu. Līdz ar to notārs un zemesgrāmata ir kā divi zobrati, kuri savstarpēji strādā un līdz ar to nodrošina to gala rezultātu, ko sabiedrība var baudīt un lietot droši. Proti šo tiesisko paļāvību uz to, ka ieraksts zemesgrāmatā ir pareizs un ticams. Lūk, un šī Eiropas Savienības tiesas nolēmums ir ļoti vērtīgs, jo viņš faktiski parāda to, cik notāra iesaiste, un tieši arī nacionāls valsts notāra iesaiste ir ļoti būtiski, lai šo zemesgrāmatu ticamību nodrošinātu. Jo tur tika šajā lietā skatīts jautājums, vai Austrijas zemesgrāmatā var iesniegt dokumentus, ko ir apliecinājis citas valsts apliecināšanas iestāde. Un tur Eiropas Savienības tiesa atzina, ka atkāpe no šī pakalpojuma brīvības principa ir attaisnojama, jo ir ļoti svarīgi, lai zemesgrāmata strādātu ticami. Un tāpēc ir svarīgi, ka notārs, nacionāls valsts notārs, kurš pārzina gan nacionālu regulējumu, viņam ir piekļuvs nacionāliem reģistriem, pārzina visu ar tiesas jautājumiem saistītos, faktiski ir tas, kurš var kvalitatīvi piedāvāt dokumentus zemesgrāmatai. Jo tiesnesis strādā savā kabinetā, tas nav tiesas sēdē, netiek aicināts visas puses, līdz ar to tas ir tāds rakstveida bezstrīdu process, kur tiesnesis pieņem savu lēmumu tikai uz iesniegtajiem dokumentiem. Tāpēc svarīgi, ka lai šie dokumenti ir arī ļoti pārbaudīti un līdz ar to ir ticami, publiski ticami. Un jāsaka, ir augstākā tiesa ir arī vērtējusi, vai, piemēram, Latvijā nostiprinājumu lūgumu, kuru šobrīd notārs apliecina, varētu parakstīt ar elektronisku kvalificētu parakstu, vai tas būtu līdzvērtīgs. Un augstākā tiesa atzina, ka nē, jo tā notāra iesaiste ir daudz plašāka nekā elektroniskais paraksts dod. Jo elektroniskais paraksts saskaņā ar Eidus regulu ir faktiski pielīdzināms vienkārši ar roku parakstītam dokumentam. Un tas tad ir arī jāņem vērā. Un savukārt notārs šobrīd nostiprinājumu lūgums apliecinot iesaistās daudz saturiskāk, jo viņš faktiski pārbauda visus tos faktus, jo elektroniskais paraksts jau tā ir tikai juridiska prezumcija par to, ka tā persona to ir parakstījusi. Vai viņa faktiski to ir parakstījusi, to, protams, neviens nevar zināt, jo, PIN-kodu ievadīšana, tā, protams, ir tehniska darbība. Savukārt notāra iesaiste jau ir saturiski daudz plašāka un jau ir saistīta gan ar dokumenta pareizību, gan ar personas gribas pareizību un gribas
īstumu. Lūk, un tās tad ir, varbūt tiešām atgriežoties tāda lieta, ko varbūt tā ir, kas mūs atšķir Latviju tieši no Lietuvas un Igaunijas, kur ir šī notāra iesaiste, šī prevencija nekustamā īpašuma jomā ir ļoti spēcīga. Tad arī, ja mēs paskatāmies tīri ekonomiskos datus, kā nekustamā īpašuma tirgus attīstās Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, tad Lietuva, Igaunija ir gausties pārāk. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem ir tas, ka tā vide ir prognozējamāka investoriem, viņa ir drošāka, un līdz ar to tas risks, tas biznesa risks ir daudz mazāks nekā tas ir Latvijā, kur nāk šie papildus, šie juridiskie riski gan ar zemes grāmatas ticamību, gan ar citiem juridiskiem izaicinājumiem. Bet tas, kas Latvijā ir labāk, tas noteikti tas ir šis saucamais DigiNotāra klientu portāls, proti Latvijā visu pie notāra var darīt kā tradicionāli klātienē, notāra birojā, bet visu var izdarīt arī notāra virtuālajā kabinetā. Proti, Latvija bija viena no pirmā Eiropā un viena no pirmajām pasaulē, kura radīja sistēmu, kura dod iespēju cilvēkam saņemt notariālo palīdzību no jebkuras pasaules vietas. Un turklāt to var darīt vairākas personas vienlaicīgi ar notāru tiekoties notāra virtuālajā kabinetā. Proti galvenais, kas ir nepieciešams portālā www.latvijasnotārs.lv izveidot savu profilu. Galvenais ir, lai jums ir kāda viedierīci, dators vai planšets vai telefons, vajag internetu, vajag elektronisko parakstu, un faktiski nekur neizejot no mājas, jūs visas savas notariālās darbības varat izdarīt attālināti. Turklāt, ja jūs to darīsiet videokonferencē, tad arī šajā portālā uzkrāsies visi dati par to, ko jūs esat darījuši, kad, pie kura notāra, un visbeidzot arī pašu dokumentu saņemsiet jebkurā diennakts laikā. Līdz ar to tas ir tas unikālais, ko Latvija ir izveidojusi. Jā, Igauni to izveidoja pēc tam, lietuvieši to tagad arī ir izveidojuši, bet ja mēs skatāmies tīri no tāda tehniskā viedokļa, tad Latvija ir priekšā, jo mūsu sistēmā pastāv virkni dažādas lietas, kas visu šo notariālo darbību padara maksimāli droši. Tas ir līdz ar to, ja mēs sākām ar vēsturi, kad notāra profesija ir sākusies 13. gadsimtā, tad noteikti tā profesija, kāda bija toreiz un kāda ir 21. gadsimtā, noteikti ir mainījusies. Tāpat laikā saglabājot tās pamatvērtības, pamatprincipus, ko šī profesija balstās. Ienāk mākslīgais intelekts, ienāk jauni tehniskie izaicinājumi, arī šis noteikti mainīs notāra profesiju. Tas pārliecināts, ka jebkurā gadījumā notārs kā tāds, kā valsts iecelts juridiskās palīdzības sniedzējs cilvēktiesībās, viņš paliks. Viņa izpildījums būs daudz savādāks, būs savādāks varbūt atsevišķas lietas, bet kā profesija ir ļoti svarīga. Jo īpaši jau, kas ir mūsdienu interneta vidē, datu pareizība un datu drošība ir jo īpaši svarīga. Un to mēs redzam dažādās jomās. Un notārs ir tieši tā valsts amatpersona, kas to nodrošina. Paldies! Es ceru, ka šodien jums bija interesanti un noteikti tiksimies kādos citos fórumos, kur varēsim arī padiskutēt. Paldies!